Mums tāds gadījums ir Sužos. 2,5-gadīgs bērniņš nokrīt no trepēm. Jā. Ātrās palīdzības daktare Raita Krišjāna atzīst, ka tieši zīdaiņu traumas viņa pārdzīvo visvairāk, tāpēc speciālisti aicina pievērst īpašu uzmanību tikko dzimušiem bērniņiem, jo līdz gada vecumam bērni ir ļoti trausli. Tāds, kas ir, teiksim, pēdējā laikā varbūt izplatītāk tādu nelaimes gadījumu, kad vansistabā vecāki noliek šos te mazos bērniņus uz bezmazgājumās mašīnas, uz šīs te virsmas, un tad, kad ieslēdzās šajā te centrifūgas režīmā, sākās šīs te vibrācijas, un tas arī ir ļoti bīstami. Pat visierastākās sadzīves lietas bērniem var būt bīstamas, tāpēc zīdaiņus, kuri tikko sākuši iepazīt pasauli rāpojot, nedrīkst izlaist no acīm nemirkli. Vecākiem vajadzētu laicīgi apzināt vietas, kas var būt bīstamas viņu bērniem, un nopietni parūpēties par savas atvases drošību. Galvenās vietas, no kurienes bērni krīt, tie ir bērnu svariņi jau pēc dzimšanas, tie ir pārtinamie galdiņi, mājas dīvāni, krēsli, datorgaldi, palodzes. Vecāki bieži vien kļūdās, domājot, ka zīdainīši ir pavisam nevarīgi. Tomēr der atcerēties, ka pasaules izzināšana šajā vecumā ir galvenā izklaide. Tajā brīdī labāk bērnu noliekat uz grīdas, nevis atstājiet uz paaugstinājumu, jo krītot no dīvāna mazam bērnam, to var salīdzināt, kā pieaugušais krīt no pirmā stāva. Traumas, kas gūtas zīdaiņu vecumā, var atstāt nopietnas sekas uz visu dzīvi, tāpēc speciālisti iesaka neapvienot bērna pieskatīšanu ar citiem mājas darbiem un sargāt savas atvases kā acu raugu. Ines Supīvo, Grīsniņš Grīslis, Ilgvars Frīdenbergs, Ansbergs, Degpunktā.